Tur bija ļoti iedvesmojuši piemēri no konkrētām apkaimēm un vēl būs, es saprotu, es mēģināšu līdzīgi kā Pēters aptvert visu šo te apkaimu platformu, ko mēs mēģinām jau kopš 2007. gada ieviest Rīgas pilsētā, un tāpēc varbūt šeit būs vairāk tādi kopēji jautājumi, bet arī ejot uz šo detalizāciju. Rādio man šodien prasīja, kas ir apkaime, un varbūt es vēlreiz atkārtošu, varbūt tie, kas vēl nezina, ka apkaime, mūsuprāt, tā ir piemērot lielumu apdzīvot vidi, kam ir sava apkalpa identitāte, raksturs un kas izriet no abūs veida fiziskajām robežām ainavas un iedzīvotāju kopības sajūtas. Tad identitāte, tas ir, kā šī vieta atšķirās no pārējām, kas viņai ir unikāls. Un, ja skatāmies Rīgas evolūciju, Rīga ir okupējusi apkārtējās teritorijas gadu no gada, gadsimta no gadsimta, pat ar veselām sabiedrībām, kā Bolderāja, pieņemsim, atsevišķi miestas, bija skaidrs, ka viņas arī šobrīd eksistē kā tādas, dažādas apkaimes pilsētā ar dažādu sabiedrību. Mēs novilkām robežas, tas bija provokatīvi, jo iedzīvotājiem daudziem nepatīk, un daudz pētnieki tagad aizdomājas, bet tur taču nav Zasulauks. Bet tas ir pats galvenais. Mēs liekam cilvēkiem domāt, kur tad viņi īsti dzīvo. Mums bija svarīgas tās robežas, lai mēs varētu ievākt informāciju. Mēs arī veidojām nosaukumus apkaimē. Faktiski neveidojām, bet izvēlējāmies tie, kas vēl bija vēsturiskie. Tikai viena jauns nosaukums apkaimē Skanste, kas, manuprāt, ir iedzīvojies. Kādreiz tur bija ganības. Bija vairāk nosaukumu, kas jau ir izgājuši no aprits Līvciems, tālāk Zemitāni, kas bija kādreiz Ulmiņa laikā zināmas vietas iedzīvotājiem, tagad viņas vairs nevieto. Atkal, ja mēs skatāmies uz šo dažādību, Rīgas spēku, 4 dažādas apkaimes, Āgenskalns, Pļaunieki, Ķīpsala un Vieriņi, ja? Tas ir pilnīgi dažāds, un Rīgā ir ļoti, ļoti daudz un ļoti grūti, varbūt dažas no viņām nemaz neatbilst tai apkaime definīcijai, kuras sākumā attīstības departaments ir uzstādījis. Mēs veicām aptauju iedzīvotājiem, ko jūs uzskatāt par savu dzīvesvietu, un izskatās, ka apkaime tīri semantiski jau daudz iedzīvotājs saprot. 40% uzskata, ka viņa dzīvesvieta ir apkaime. Kopumā Pils Rīga uzskata par dzīvesvietu 14%, un tad mazāki kvartāli iela vai personiskā māja. Apkaimes ir dažādas, un tas ir mūsu spēks, bet tas ir arī varbūt grūtības, ja mēs runājam par pakalpojumiem un par tādu tā kā plānošanu. Mēs redzam, ka iedzīvotāji pārsvarā Rīgā dzīvo tomēr padomu laiku šajos mikrajonos, Imantā, Purciemā, Pļauniekos, pat 60 000 vienā apkaimē dzīvo. Tajā pašā laikā strādā visvairāk centrā, un tas joprojām nozīmē sastrēgums uz tiltiem. Bet centrs ir dzīvs, un viņā gan strādā, gan arī dzīvo iedzīvotājiem. Tas ir pozitīvi, bet ir apkaimes ar to gaišu dzelteno, gaišu zaļo krāsu, kur nekas nenotiek, kur iedzīvotāji vai nu vispār nav, viņi vienkārši guļ tajā, nekas nenotiek. Tāpat apkaimi šos te pakalpojumus varam skatīties, analizējot dažādu veidu, ko pilsēta piedāvā. Šajā gadījumā sabiedriskais transports. Redzam, jo tuvāk centram, jo vairāk maršruti, jo vairāk dažādu reisu un arī dažādu transporta veidu. Tāpat arī mēs veicām aptauju iedzīvotāji, cik procentos no pilsētā veiktajām aktivitātēm viņi dara savās mājās, savā apkaimē. Tad centrā, protams, iedzīvotāji gan dzīvo, gan strādā, gan izklaidējās, gan iet uz veikalu, bet ir vairākas apkaimes, kur, pieņemsim, Mežparks, Vieriņi, Dārziņi, zaļās apkaimes, kur ir skaisti un forši, bet tur varbūt nav pat frizētās. Kas notiek ar šo apkaimes platformas īstenošanu? Es domāju, tā ir identitāte, mēs esam ievākuši arī faktoloģisko informāciju, veidojās lokāla patriotisms. Šīs ir teritorijas potenciāliem lokāla plānojumiem, kas tagad pēc jaunā likuma būs adaptācija dažādiem pasākumiem, arī kultūras galvaspilsētām un citiem. Mēs arī izveidojām šādu te apkaimu portālu, kurā mēs liekam visu informāciju, ko iedzīvotāji mums sūta par apkaimēm. Šeit arī var likt dažādas anketas balsošanai, jo šeit ir arī uzaicinājums pasākumiem un arī visu veidu informācija, gan vēsturiskā, gan pārējā. Pa dažiem tikai projektiem, kur pilsēta arī piedalās. Vienalga kaut vai tā bildē pa Ļeņinu kaut vai tur nes to baļķi vienu roku. Tad Rada Rīga arī pilsēta līdzdarbojās, ko es jau sākumā teicu, redzat 2 piemēri no projektiem. Čiekurkalns redzējāt, ir Čiekurzivs patiesībā. Tad nevis Čiekurkalns. Kadijas jau tikko Alisi stāstīja, arī viņi paņēma šo ideju un viņi bija interesanti un izrādās, ka Eiropas Savienībā līdzīgi domām
Līdz ar to izveidojās starptautisks projekts, un pats galvenais, ka iedzīvotājiem varbūt tajos bišķiņ pat drūmākajos rajonos Maskavas Forštadas virzienā bija ļoti gaiši dažādi pasākumi. Šogad bija vairāk pasākumi apkaimēs arī ar Rīgas domas līdzdalību, pieņemsim labie kaimiņi Sarkandaugavā, gan dažādas kultūras virtuves, tur bija gan dejas, gan sevišķi bērni, kas ir mūsu nākotne, apzinājās, kur viņi dzīvo un kuras ir galvenās vietas Sarkandaugavā. Katrā ziņā ļoti interesanti. Arī līdzīgi šogad bija alternatīvais mežparks, ar ko Sabiedrības integrācijas fonds finansēja. Un tad pilsēta arī tīri veids dažus investīcijas projektus, pieņemsim spīķeru apkārtni sakārto arī ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Paldies viņiem un mums visiem. Un arī Grīziņkalnā, Avotos un Maskavas Forštatā ir līdzīgi tādi pilsētvides projekti, kas jau aptver veselu apkaimi, tas nav vienkārši viens objekts. Un tas faktiski veido kvalitāti iedzīvotājiem šajās apkaimēs, kur bieži vien tā dzīves telpa bija tīri tāda degradēta, notiek šie ģentrifikācijas pasākumi. Un tie izaicinājumi, kas varbūt nav sasniegti un kas ir svarīgi, mums pirmkārtām tā ir plānošana pirmajā vietā, lokāla plāna, iedzīvotāji iesaista, apkaimi ideju fonds, lai var finansēt labākās nevalstisko organizāciju idejas, nevalstisko kopienu, padomu, pilsētas attīstības departamentā, apkaimi mācību Rīgas skolā, pakalpojumu decentralizāciju un varbūt pašā tādā varbūt tālākā nākotnē arī tāda pilsētas pārvaldība no teritoriālā viedokļa. Paldies!